Pataustīt, pasmaržot, paklausīties un varbūt tuvākajā laikā arī pagaršot izstādes stacijas dzīves eksponātus, kas ir apskatāmi nu pat atvērtajā izstādē Dzelzceļa vēstures muzejā. Šī izstāde ir interesants ceļojums pagātnē, kuru jaunā paudze nav piedzīvojusi, bet gan dzirdējusi par to no saviem vecākiem un vecvecākiem. Mēs redzam, ka 21. gadsimtā stacija vairs nav tāda, kāda tā bija dzelzceļa ziedu laikos 20. gadsimta sākumā un vidū, kad dzelzceļš bija galvenais transporta līdzeklis. Šobrīd cilvēki izvēlās braukt ar autobusiem, ar privātām personīgām mašīnām, tālākos attālums veic ar lidmašīnām, un dzelzceļa stacija faktiski ir norimus. Viņa vairs nav tas sabiedrības dzīves centrs, kāds tas bija kādreiz. Veidojot interaktīvo izstādi, muzeja darbinieki un mākslinieks Einārs Timma apmeklēja daudzas vilcienu stācijas, apskatot ēkas sākot no pagrabu telpām un beidzot ar stācijas bēniņiem. Mākslinieki rezultātā palika pie Saldus stācijas, kuru miniatūras izskatā ir iespējams aplūkot izstādes apmeklētājiem. Mums vajadzēja tādu ļoti tipisku Latvijas dzelzceļa staciju, lai tā nebūtu pārāk liela un arī lai nebūtu pārāk maza. Jo mērķis bija parādīt visus stacijas dzīves aspektus, gan tos, ko redz pasažieris, kad viņš atnāk uz staciju, gan arī telpas, kurās strādā dzelzceļnieki. Un Saldus stacija ir būvēta 1931. gadā. Tā bija pirmā Latvijas valsts dzelzceļa līnija pēc valsts nodibināšanas, kas tika uzbūvēta no Glūdas līdz Liepājai. Un viņa zināmā mērā ir tāda simboliska stacijas ēka, un viņai ir ļoti skaista arhitektūra. Un viņa ir saglabājusies līdz šai dienai. Izstādes autori iesaka apmeklēt izstādi visai ģimenei. Apskatot katru stendu, vecvecāki savās atmiņās varēs dalīties ar mazbērniem. Savukārt pašiem mazākajiem apmeklētājiem ir sagatavoti praktiskie uzdevumi, pateicoties kuriem iepazīšanās ar stācijas dzīvi būs interesanta un neaizmirstama. Mākslinieks ir iecerējis tādu pārsteigumu, ka mēs redzam stacijai paceļās jumts un jau varam redzēt pārējās telpas. Tad mums, protams, ka stacijā ir stacijas priekšnieks. Nospiežot pogu, mēs ieraugam, kurā vietā viņš sēdēja. Tad mums ir dzelzceļnieka dzīvoklis arī redzams. Stacijā, protams, ka ir bufete bijusi. Uzgaidāmajā zālē bija arī kiosks, kur varēja nopirkt avīzes, biļešu kase, tāda pavisam neliela telpa. Tad mums ir arī telegrāfa telpa un telefona telpa. Un visas šīs manis nosauktās telpas ir atainotas lielākos maketos, lai jau varētu redzēt konkrētas detaļas. Tieši uz detaļām autori liek galveno akcentu. Apmeklētājiem tiek piedāvāts pašiem izdrukāt biļeti uz vilcienu, izmantot komutātoru, apskatīt Morzes ābeci, ieskatīties stācijas dežuranta skapī, kā arī pieliekot stācijas priekšnieka formu. Izstādes stacijas dzīve neatstās nevienaldzīgu nevienu. Kādam tā izsauks nostalģiju, kāds iepazīsies ar Latvijas dzelzceļa dzīves vēstures posmu.